Esi sveicināts un Dieva svētīts jaunā Dieva žēlstības dienā, vēstījumā īsi par galveno. Kā jau vakar teicu, tās nav vēl viss. Kad mēs pieņemam svēto vakarēdienu, mēs to pieņemam kā svēti un pilnīgi, ko Dievs ir padarījis gan svētu, gan pilnīgu. Lūdzu, es ļoti lūdzu, es gribu saukt un kliegt pilnā rīklē. Domāsim par to, izveidosim apziņu par to, jo es zinu tik daudz kristiešus, kas sevi uzskata par tārpu, par putekli, par sazin ko vēl, lai gan jau 8. psalmā mēs lasām, kā eņģeļi brīnās, kas ir cilvēks un kas ir cilvēka bērns, ka tu viņu tik augstu esi pacēlis, tu tikai mazu mirkli viņu esi šķīris no eņģeļiem. Mēs esam augstāk par eņģeļiem. Mēs esam augstākā kategorijā par eņģeļiem. Eņģeļi mūs apskauž patiesībā, bet ne par to. Es gribu pabeigt šo te domu, ko es esmu aizsākusi par šo te 14. pantā teikto, jo ar vienu upuri uz visiem laikiem Dievs ir padarījis pilnīgus tos, kas tiek darīti svēti. Un 10. pantā viņš saka, pēc Dieva gribas mēs esam ar Jēzus Kristus miesas upuri padarīti svēti. Pavisam svēts. Tu esi pavisam svēts un tu esi padarīts pilnīgs. Dieva acīs tu tāds esi. Es nesaku, ka tu savā miesā tāds esi, bet Dievs darīs visu, lai tevi līdz tai dienai, kad tu satiksi Jēzu, tu būtu padarīts absolūti arī ārēji tāds. Nu, lūk. Un tad 22. pantā viņš saka, tad tuvosimies ar patiesīgu sirdi pilnā ticībā. Pilnā ticībā. Šodien daudz cilvēku sauc sevi par ticīgiem un dievticīgiem un vēl nezinu kādiem. Man ļoti, es būšu drosmīga. Ja tu domā, ka tu tici Dievam, tad man nāksies tevi apbēdināt. Arī ļaunie gari tic un drēb. Tagad, kad es aicinu cilvēkus uz ķīpsalu šiem dievkalpojumiem, jā, es ticu Dievam. Un ziniet, cik tādu cilvēku ir? Katrs otrais. Un tajā pašā laikā, vai viņi lasa Bībeli? Viņam nevajag. Tiešām. Es tāpat ticu Dievam. Dievs mani zina, Dievs mani pazīst, priekšā man lasīt vēl Bībeli. Nu, lūk. Bet ja mēs neticam tam, kas rakstīts Bībelē, tad arī Dievs mūs nenosauks par ticīgiem. Diemžēl. Nu, lūk. Bet viņš aicina būt patiesīgā sirdī, patiesīgā, tas ir pēc tās patiesības, kas ir šeit ierakstīta Dieva vārdā, pilnā ticībā. Un tālāk viņš saka, apslacīti savās sirdīs. Ar ko apslacīti? Ar Jēzus asinīm. Un atsvabināti, jeb citiem vārdiem sakot, atbrīvoti, jeb brīvi no ļaunās apziņas. Ar ko mēs sākām šo sēriju? Ar to, ka mums ir jāveido apziņa. Mums ir jābūt brīvai apziņai. Mūsu apziņa nebūs brīva tāpēc, ka mēs nedarīsim neko sliktu. Bet tā būs brīva tāpēc, ka Dieva vārds to būs mainījis. Un tad, kad būs mainīta apziņa, ka es esmu taisns, nevis grēcinieks, ka es esmu svēts, kā Bībele saka, nevis pasaulīgs, kad es būšu strādājis pie tā, ka es esmu pilnīgs, jo tāpēc, ka Dievs to tā saka, tad arī mēs kļūsim svēti, bezgrēcīgi un pilnīgi. Cilvēks ir tā veidots, ko viņš domā, to viņš runā, ko viņš runā, to viņš dara. 3 pakāpes – domāt, runāt un darīt. Un ir jau arī cilvēki, kas domā vienu, bet dara citu. Bet tas ir pret viņu dabu un tas ir kaitīgi viņu veselībai, es teikšu. Bet mēs labi zinām, ka mums ir tieksme runāt to, par ko mēs esam pārliecināti. Tas nozīmē, ka, lai es būtu pārliecināts par savu svētumu, par savu pilnību, par savu taisnumu Dieva priekšā, man par to ir jādomā.
Un tas ir tas, uz ko es aicinu tevi šodien domāt, veidot savu apziņu. Un tālāk viņš saka, un miesu nomazgājuši ar tīru ūdeni. Bībele daudz runā par mazgāšanos. Daudz. Tāpēc, ka es atceros kādu liecību pāris gadi atpakaļ lasīju par Otro pasaules karu, kur kāda mazmeita liecināja no savas vecmāmiņas pieredzes, kas bija izcietusi Ļeņingradas blokādi. Toreiz bija 900 dienas, tā pilsēta bija ielenkta, un viņiem nedeva ne ēst, ne dzert, tur vispār bija katastrofāla situācija. Tad, lūk, un tas bija 900 dienas, tas bija vairāk kā gads vai pat 2 gadi, gandrīz 2 gadi. Un vairāk kā 2 gadi. Man matemātika klibo, tāpēc neklausieties, es runāju muļķības. Vārdu sakot, 900 dienas bija šī blokāde, bija ļoti augsta ziema. Un tā vecmāmiņa atceras, ka viņas mamma, lai cik būtu trūcīgi ar ūdeni, viņa lika mazgāties katru dienu. Tu varēji nepadzerties, bet nomazgāties tev vajadzēja. Kāpēc? Viņa vienmēr bija uzsvērusi, ka tīra miesa ir veselības atslēga. Un viņa izdzīvoja tās briesmas. Un arī Bībele saka, miesu nomazgājuši ar tīru ūdeni. Tāpēc te gan ir vēl kāda analoģija. Tīrais ūdens ir Dieva vārds. Tīrais ūdens ir tīrais Dieva vārds. Un arī ar to mums vajag savu miesu mazgāt. Ecehēls teica, Ecehēla 37. nodaļā, viņš teica, sludini šiem kauliem un saki tiem. Sludini savai miesai un saki tai Dieva vārdu, ko Dievs par tevi saka. Ne to, ko tu dari, ne to, ko tu esi izdarījis, bet to, ko saka Dievs. Tas ir ceļš, kā Dievs rādīs tev pestīšanu, tas ir ceļš, kā notiks tavas izmaiņas. Apziņa, valoda, un tālāk jau svētapšanas dzīve. Un 23. pants. Turēsimies nešaubīgi, tas apstiprina to, ko es tikko teicu. Turēsimies nešaubīgi pie cerības apliecības, jo uzticams ir, kas apsolījis. Turēsimies, ko nozīmē turēties? Ir tādi suņu šķirne buldogi, un viņiem esot, es pati nezinu, neesmu speciālists, bet tā es dzirdēju, un tā es stāstu tev, ka viņiem esot satēriens šāds te. Tas nozīmē zobu kodiens, sakodiens. Viņam ir no dabas tā iekārtots, ka viņš nevar, pat ja viņš palaiž vaļīgāk zobus, vienalga, ja viņš kādam iekampja kājā vai ko viņš satvertu, viņš nevar, kā lai pasaka, viņš, ja neizrauj ar gabalu, viņš nevar savādāk zobus dabūt ārā no šīs lietas. To sauc par buldogu tvērienu. Lūk, un tas ir tas, tā parasti mani garīgie skolotāji šo turēsimies vārdu, ilustrē. Mums ir jāturas tā, ka nekas mūs nevar tālāk nešauboties par to, ko Dievs ir teicis. Nākamā frāze pie cerības apliecības. Cerību vajag apliecināt. Tas, ko tu runā, ir tas, kam tu tici. Tāpēc ir svarīgi gan atjaunot vārdu, gan atbrīvoties no ļaunās apziņas un nerunāt to, ko runā situācija, bet runāt to, ko saka Dieva vārds. Un viņš saka, turēsimies, pieņemsim tādu uzskatām piemēru. Iesāpas mugura, ļoti, ļoti sāp mugura. Kas ir pirmais? Roku uz muguras, starp citu, par šo arī man ir sen jau doma pastāstīt. Ak, vai kā man sāp mugura? Pareizi ir tā. Tā ir normāla dabiska reakcija. Dievs saka, atbrīvoties no ļaunās apziņas. Es ar Jēzus brūcēm esmu dziedināta. Ak, vai kā es ar Jēzus brūcēm esmu dziedināta? Ak, vai kā es esmu ar Jēzus brūcēm dziedināta? Slāva tev, Dievs! Tā būtu jābūt pareizai reakcijai un pareizajām frāzēm. Jo tad, kad es saku, ak, vai kā man sāp mugura, Bībele to sauc par ļauno apziņu. Un tālāk viņš saka,
turēsimies nešaubīgi pie cerības. Kad es pasaku, ar Jēzus brūcēm es esmu dziedināta, es ceru, ka sāpe aizies. Jo Bībele saka, stājieties pretim vēlnam, un viņš no jums bēgs. Nu, tā ir mana cerība, bet es viņu apliecinu, es viņu izrunāju. Nevar apliecināt neizrunājot. Es mazliet steidzos, jo jau ir 10 minūtes pāri. Tātad, mēs turamies nešaubīgi pie cerības apliecināšanas, jo uzticams ir tas, kas apsolījis. Un tad, kad mēs aizvien biežāk sāksim tā rīkoties, mēs redzēsim, ka vēlns bēg pat nepietuvojies. Jo tāpēc, ka viņš zina, tu esi Dieva bērns, tev ir autoritāte, un Jēzus gaida, ka tu noliksi sātanu zem Jēzus kājām. Viņš gaida, ka tu to izdarīsi. Esi drosmīgs. Turies drosmīgi pie cerības apliecināšanas. Un tu redzēsi, kā Dievs, kā Jēzus teica Lācara māsai, ka vai es tev neteicu, ja tu ticēsi, tu redzēsi Dieva varenību. Tēvs, es tev pateicos, ka tu mūs dari stiprus sevi un tavā varenajā spēkā. Atklāj, kungs, atklāj mums līdz galam saprast lietas, ko mēs nesaprotam, lai mēs varam darīt un nolikt, pasniegt tev sātanu, tev zem kājām. Kungs, paldies, ka tu devi mums autoritāti, paldies, ka ar Jēzus brūcēm mēs esam dziedināti, paldies, ka tu dari mūs gudrus savā vārdā, tev vienam par to, lai ir slava, gods un pateicība Jēzus vārdā. Āmen. Āmen.